Fabrikungs, nu, jāsaka jums, jūs te uztaisījāt drāmu ar komentāriem, ka praktiskā rīcība un komunikācija ir atbilstoši 40. gadu mentalitātei. Nu, lai nu pret ko, bet pret šiem kungiem, ne pret vienu citu. Un plus vēl drons bija jānotriec, ko saka arī vairāki bijušie, nu, piemēram, bijušais komandieris Maklakovs, viņš nevarēja šodien piedalīties, ja viņš nav Latvijā. Attīstam argumentāciju, ko jūs liekat pretī? Latvijas bruņoto spēku uzdevums un aizsardzības ministrijas uzdevums ir iznīcināt vai nepieļaut neko tādu, kas varētu apdraudēt mūsu valsti vai mūsu valsts iedzīvotājus. Šahed drona parādīšanās Latvijas teritorijā nenoliedzami apdraud mūsu valsti un apdraud mūsu cilvēkus. Tas ir fakts numur 1, mēs zinām. Tātad, ja es skatos uz to iespējamo darbību tajā laikā, un kolēģi var iebilst varbūt, bet es būtu apmēram iedomājies to scenāriju tādu. Mēs ievērojam, ka kaut kas līdzīgs šahedam šķērso robežu. Gaisa spēki par to droši vien ziņo komandierim. Komandieris saskaņā, un tur ministram ir taisnība ar Nacionālā drošības likuma 23. pantu punkts 6, komandieris var pieņemt lēmumu to šahedu iznīcināt. Principā es pat pieļauju, ka gaisa spēku komandieris arī to varētu darīt. Ja viņš redzētu, ka tas šaheds krīt, es nezinu, lielvārdē virsū, un viņam nav laika pieznīt vai ko, viņš saka, šaujiet, ja variet. Ja? Tālāk es, protams, kā ministrs, es būtu droši vien apvainojies, ja komandieris pieņemtu lēmumu notriekt šahedu, bet ja viņam būtu bijis laiks pieznīt un nebūtu paprasījis man. Vai jūsu politiskā loģika kaut kur ir līdzīga? Vai nemaz nav līdzīga? Nē, man nav līdzīga politiskā loģika. Pirmkārtām, protams, šis te salīdzinājums 40. gada mentalitāte, man šķiet, ka vienkārši ir absolūti nepieņemams. Par to es varu pēc tam paskaidrot. Labi. Un jo skaidrs, ka mūsu bruņotie spēki ir stiprināti, ir stipri, ir gatavi dažādiem scenārijiem. Bet par šo secību ziņo, neziņo, dara, nedara. Līdās pie tā arī nonāks, bet tomēr es domāju, ka šis arī jāadresē. Ja tāda izteikuma šeit ir izskanējuši par 40. gada mentalitāti, es domāju, ka tas ir jāadresē. Man šķiet, ka tas ir absolūti nepieņemami, tīpaši no bijušā aizsardzības ministra puses. Bet, respektīvi, mēs savukārt nonākām pie konkrētās komandu ķēdes. Man būtu ļoti interesanti iedomāties, ja Fabrikungs visu cieņu pārstāvot valsts, būtu, teiksim, Ziemeļatlantijas padomē. Un atstāt telefonu, kā viņš ļoti labi zina, ārpus zāles. Tad mēs gaidītu, ka Fabrikungs iznāk ārā no šīs zāles pēc 2 stundām. Bet kur likums saka, ka tad premjers iesaistās? Un atgriežamies pie komanķēdes. Mēs dzīvojam tajā ģeopolitiskajā vidē, kurā mēs dzīvojam. Lēmumi ir jāpieņems tāpēc, kad ministrs var apvainoties vai nē, bet lēmumi ir jāpieņem tāpēc, lai mēs varētu operacionāli ātri rīkoties. Tieši tāpēc šī komanķēde ir ļoti svarīga. Šis likums tika pieņemts ar vienu mērķi, lai šī komanķēde nepieciešamības gadījumā būtu īsāka. Bet tas nenozīmē, ka komandierim nav par to un viņam nevajadzētu informēt. Viņš var neinformēt uzreiz, ja viņam nav laika. Bet man jebkurā gadījumā kā ministram nebūtu bail uzņemties atbildību, piekrist vai nepiekrist komandieru, teiksim, lēmumam. Tas ir viens. Otrs piemērs par NATO, un kur jānoliek ir telefoni. Šādas situācijas mums ir atrunāts. Konkrētā gadījumā man ienākt pakaļ cilvēks, izsaukt ārā un es parunātu pa telefonu. Un trešais, kas attiecās uz 40. gada mentalitāti. Redziet, katrai nācijai un katriem cilvēkiem ir varbūt kaut kādas savas kolektīvās vai individuālās traumas. Latviešu trauma ir tas, ka mēs 40. gadā nepretojāmies.